Man bija leģendāra nāras dzīve ar manām draudzenēm. Mēs atklājām maku un tās maģisko alu vienā garlaicīgā, negaidītā dienā. Kad mēs izpētījām alas iekšpusi, mēness gaisma aktivizēja dabisku ūdens baseinu. Un mūsu prātos tieši tajā brīdī šī maģiskā balss mums lika ielēkt baseinā. Mēs visus tā arī izdarījām, un uz dažām sekundēm mūsu dzīves tika svētītas, un mēs kļuvām par maģiskām nārām ar unikālām spējām. Mūsu trīs nāru māsu kopība kļuva par vienu. Mēs apsolījām nekad nešķirties, un mēs turējām šo solījumu, izņemot gadījumus, kad mums radās problēmas un grūtības. Dažreiz mums bija nepieciešama telpa, lai izprastu savas problēmas, bet galu galā mēs vienmēr bijām vienotas un kopīgi tās atrisinājām. Gadi pagāja un katra no mums izvēlējās savu ceļu. Es nenoliekšu, kā man pietrūks manu māsu draudzeņu. Gadiem ilgi jūtos tukša un vienīgais, ko es varēju darīt, bija turpināt virzīties uz priekšu. Tad kādu dienu man radās ideja par savu biznesu, meklējot unikālas un spēcīgas rotaslietas, kur es varētu izcelties kā uzņēmēja, mākslas cienītāja un galu galā kļūt par savu personību. Es biju priekšniece ar unikālu un īpašu komandu, un tā tas notika, un mans sapnis piepildījās. Bet pēc gadiem es ieraudzīju nāru grupu, un tas man atgādināja par mani un maniem draugiem. Beigās es nolēmu viņiem uzdāvināt pūķa rokasprādzi, lai viņi varētu atbrīvot Zaku un Mimī māti. Ko lai saka par tevi? Tu esi mistiska un uzticīga sev. Tu nekad neļauj dzīves apstākļiem tevi aizēnot vai iznīcināt tavus sapņus un būti. Tavā pagatnē es redzu divas dzīvības, kas ir tevi iekšā un tevi aizsargā. Viena no tām bija gubernatoras lomā, kurai bija aizsargāt tautu. Tu biji vienīgā sieviete vēsturē, kas to panāca. Tu arī slēpi noslēpumu, tu biji ragana, mantota no savas mātes, kura klusībā tev palīdzēja it visā. Tajos laikos tā bija viduslaiku dzīve. Tev pat bija jānogalina, jo viņi grasījās tevi nogalināt. Tev bija savs līdzsvars, ja viņi tevi sadusmoja. Tavas dusmas pārvērtās nāvē un laimīgās beigās. Tev bija viss, ko vēlējies. Tu palīdzēji citiem, un tu nomiri dabiski. Runājot par otro dzīvi, tu biji bērns, aptuveni 6 gadus vecs, blonds ar skaistām acīm, bet tev bija jānobriest jaunā vecumā. Tavs prāts kļuva par aizsargājoša karotāja prātu. Tajā dzīvē tavs tēvs dzēra un lietoja bīstamas vielas, visu tērējot alkoholam, sievietēm un netikumiem. Tas ir neskaidrs, es domāju, ka valsts šajā dzīvē bija Amerikas Savienotās valstis vai Anglijā. Tas ir neskaidrs šajā dzīvē, tu kļuvi par unikālu, mīļu un maģisku cilvēku, un tu mantoji visu šo maģisku spēku sevī. Viņi vienmēr tevi pieskata un aizsargā, un dažreiz tu to jūti. Nekad nešaubies par sevi, savu potenciālu vai savu spēku. Tu spīdi visur. Šajā dzīvē tu katru sekundi un katru mirkli iznīcini visus modēnus un ļauj gumu dzīnēs. Bet tu biji viss, ko vēlējies, tu palīdzēji citiem un tu nomiri dabiski. Runājot par otro dzīvi, tu biji bērns. Aptuveni 6 gadus vecs, blonds ar skaistām acīm, bet tev bija jānobriest jaunā vecumā. Tavs prāts kļuva par aizsargājoša karotāja prātu. Tajā dzīvē
Tavs tēvs dzēra un lietoja bīstamas vērts.